Vai rietumi var veiksmīgi pretoties islāmistu terorismam? Ar Savienotajām valstīm, kas šķietami padodas Irānai pēc tam, kad tās ir devušas postošus triecienus Irānas militāriem spēkiem, kodolu un raķešu programmām, nemaz nerunājot par vairumu tās līderu nogalināšanu triecienos, kas veikti kopā ar Izraēlu. Jautājums ir, vai tās augsto tehnoloģiju ieroči un prasmīgie gaisa spēku piloti un karavīri kaut ko nozīmē, ja Amerikas līderiem pietrūks gribas vai pacietības cīnīties pret islāmistu terora režīmu, kas spēj palaist dronus pret garām braucošiem kuģiem Hormuza šaurumā. Šodien raidījumā Think Twice kopā ar militāro ekspertu pulkvedi Richardu Kempu mēs padziļināti aplūkosim karu pret Irānu un to, vai Savienotās valstis patiešām spēja uzvarēt savus ienaidniekus un izvairīties no savu sabiedroto nodevības. Sveicināti un laipni lūgt raidījumā Padomā divreiz. Vai Savienotās valstis ir atradušas veidu, kā uzvarēt teroristus, kuri iesaistās tā dēvētajā asimetriskajā kara darbībā, kā to sauc eksperti? Karš, kas sākās 28. februārī un kurā Savienotās valstis un Izraēla guva nepieredzētus militāros panākumus, šķiet ir beidzies, Vašingtonai nesasniedzot nevienu no mērķiem, kurus tā izvirzīja konflikta sākumā. Draudot kuģniecībai Hormuza šaurumā, Teherānas režīms paaugstināja degvielas cenas un palīdzēja padarīt karu Savienotajās valstīs tik nepopulāru, ka tas spēja izturēt ilgāk nekā Vašingtona. Prezidentam Trumpam piekrītot saprašanās memorandam, kas būtībā piešķir islamistu režīmam uzvaru šajā karā. Kamēr Savienotās valstis joprojām var mainīt kursu, ja kā šķiet ticams, viceprezidents J.D. Vance nonāks situācijā, kurā viņam nāksies piekrist miera līgumam, kas nav labāks par Baracka Obamas katastrofāli vāju Irānas kodolvienošanos. Šis nomācošais kara iznākums raisa dažus svarīgus jautājumus par 21. gadsimta kara darbību un rietumu gribu aizstāvēt sevi. Lai to apspriest, mums šodien ir paveicies, ka pie mums klātienē ir, tā kā šī raidījuma Think Twice epizode tiek ierakstīta JNS studijā Jeruzālemē, pie mums ir viens no vadošajiem ekspertiem kara darbības, terorisma un militārās stratēģijas jomā. Pulkvedis Richards Kemps ir atvaļināts britu militārais virsnieks un komentētājs, Sandhērstas, Lielbritānijas militārās akadēmijas absolvents. Viņš ir apbalvots veterāns no Pirmā Persijas līča kara, kā arī konfliktos Ziemeļīrijā, Bosnijā, Afganistānā un Irākā, kuros viņš komandēja karavīrus. Tāpat viņš ir bijis starptautiskās pretterorisma komandas vadītājs Lielbritānijas valdības apvienotajā izlūkošanas komitejā. Kopš aiziešanas pensijā viņš ir rakstījis un runājis par militāriem jautājumiem, terorismu un stratēģiju. Pulkvedi Richardu Kempu laipni lūdzam raidījumā Think Twice. Jonathans Tobins, tas man ir prieks. Es esmu šeit Jeruzalemē, lai piedalītos JNS konferencē, kas tikko ir noslēgusies, un tā bija patiešām lieliska, izcila konference, un manuprāt, tik viens, kurš tur nebija, ir daudz ko palaidis garām. Nē, es arī tā domāju. Mums bija daudz lielisku runātāju, un tās bija 3 dienas ar nepārtrauktām, patiešām interesantām sarunām. Nemaz nerunājot par to, ka arī jūs tur bijāt. Paldies! Es gribu sākt ar jautājumu, kas savā ziņā raksturo mūsu pašreizējo stratēģisko dilemu, un ar to dismāju rietumus, Amerikas Savienotās valstis un Izraēlu, raugoties plašākā kontekstā. Tāpēc lūdzu, uzklausiet mani mirkli. Viena no sesijām šajā samitā, par kuru mēs tikko runājām, bija profesora Juvala Steinca vadībā, kurš ir uzņēmuma Rafael Industries vadītājs, viena no lielākajām Izraēlas augsto tehnoloģiju militārās ražošanas kompānijām. Jūs zināt, šo nosaukumu var redzēt uz dzelzs kupola pārtvērējiem un daudzām citām lietām. Un viņš uzstājās šajā sesijā, kurā viņš mums stāstīja par pārsteidzošajiem tehnoloģiskajiem sasniegumiem, ko Izraēla ir panākusi. Kā viņa vārdiem sakot, Izraēlas gaisa spēku komandieris teica, ka bez tā Izraēla neko nevarētu izdarīt. Tas ir taisnība. Tas deva milzīgu tehnoloģisko pārsvaru cīņā pret Irānu, gan Izraēlai, gan Amerikas Savienotajām valstīm. Bet padomāsim par to uz mirkli, kur tas mūs ir novedis, un pacietieties ar mani.
Tas man atgādināja lekciju, kuru dzirdēju, kad biju students. Sen atpakaļ, studējot vēsturi Kolumbijas Universitātē. Kad es apgūvu kursu par stratēģiju un globāliem konfliktiem, to pasniedza ļoti ievērojamais zinātnieks tajā laikā – nelaiķis Warners Schellings. Un Schellings mums stāstīja par Japāņu taktisko un operatīvo pārākumu pār sabiedrotajiem Otrā pasaules kara sākumā. Un viņš teica, ka Japāņiem vismaz kara sākumā bija labāks lidmašīnas, ziniet, kuģi, kas bija labāk sagatavoti, un labāki lidotāji, pieredzējušāki lidotāji. Viņi operatīvo stratēģijas ziņā bija daudz attīstītāki. Viņi bija izpētījuši, kā izmantot lidmašīnu bāzes kuģus tādā veidā, kā sabiedrotie, gan Lielbritānija, gan Amerikas Savienotās valstis to nebija darījuši. Viņi bija izpētījuši, kā veikt amfībiju desanta operācijas, ko sabiedrotie apgūst tikai kara gaitā. Un atskatoties, bet viņš teica, ka neskatoties uz viņu milzīgo pārākumu, Otrā pasaules kara sākumā viņiem nebija nekādas stratēģijas, kā patiesībā uzvarēt karā. Izņemot to, viņiem bija šī trakā ideja, ka ja viņi veiks pārsteigumu uzbrukumu Savienotajām valstīm un dot viņiem spēcīgu triecienu, amerikāņi padotos, taču patiesībā notika tieši pretējais. Tas lika man aizdomāties par to, kur mēs atrodamies šodien. Es domāju, ja mēs sēdētu Tokijā, piemēram, 1942. gada martā, mēs varētu klausīties līdzīgu lekciju, bez jebkādas necieņas, kā mēs ebreju valodā sakām, lalabdil, salīdzinot profesoru Štēnicu ar tā laika Japāņiem. Bet mēs varētu būt dzirdējuši lekciju par to, kā Japāņu impērijas armija un flote bija pārāka par sabiedrotajiem. Pilnīgs pārākums, kā viņi to demonstrēja ne tikai Pearl Harborā, bet arī Filipīnās, Malajā, kur Briti ne tikai tika sakauti, bet arī nosūtīja 2 lielos karakuģus gar Malajas krastu bez jebkāda gaisa atbalsta. It kā būtu 1914. gads, un tad viņi bija pārsteigti, kad tos zaudēja. Tāpēc padomājiet, es negribu vilkt pārāk precīzas vēsturiskas paralēles, ziniet, pārāk precīza analoģija. Acīm redzot, ziniet, Amerikas Savienotās valstis nav Japāna, un Irāna nav ne Amerikas Savienotās valstis, ne toreizējā Lielbritānija. Bet man šķiet, ka rietumiem ir milzīgas tehnoloģiskas priekšrocības, īpaši pār Irānu un tās teroristu palīgiem. Bet vai mums patiešām ir stratēģija, kā viņus uzvarēt? Ņemot vērā faktu, ka Amerikas Savienotās valstis šobrīd šķiet kapitulē Irānai, ja sarunas noritēs tā, kā izskatās, mums šķiet nav nekādas uzvaras stratēģijas, vairāk nekā toreiz bija Japāņiem. Es domāju, ka sarežģītība šeit, salīdzinot ar Klusā okeāna frontu Otrajā pasaules karā, ir tāda, ka Otrajā pasaules karā Klusajā okeānā Amerika noteica stratēģiju. To noteica Amerikas prezidents un ģenerāļi. Šeit mums ir 2 valstis, pārsvarā 2 valstis, kas nosaka, kāda būs stratēģija. Un man nav ne mazāko šaubu, ka premjerministram Netanjahu, kuram ir ļoti skaidra saskaņota stratēģija, kur, manuprāt, viņš izstrādāja iespējams vēl pirms 7. oktobra, noteikti kopš 7. oktobra, un mēs esam redzējuši, kā tā attīstās. Labi, stratēģija ir mainījusies, tā ir pielāgota, tā ir pielāgot situācijas izmaiņām, bet es domāju, ka viņam ir vispārēja stratēģija. No otras puses, amerikāņi, kur, manuprāt, patiešām jāuzskata par vecāko partneri šajās attiecībās, neesmu pārliecināts, ka viņiem ir stratēģija. Es domāju, ka viņiem bija stratēģija, kā rīkoties šajā situācijā, kā rīkoties ar Irānu, bet, manuprāt, tas ir mainījies. Es domāju, ka politiskās pārmaiņas un tas, kā attīstījās karš, būtībā lika prezidentam Trumpam faktiski atmest savu stratēģiju. Tas nenozīmē, ka viņš pie tās neatgriezīsies. Un es domāju, ka tev ir pilnīgi taisnība, ka pašlaik situācija ar saprašanās memorandu izskatās ļoti satraucoša. Bet es domāju, ka prezidents Trumps ir cilvēks, kurš ir spējīgs un kur daudzkārt ir redzējuši rīkojamies neparedzami, mainot virzienu, kas dažos gadījumos ir priekšrocība, bet nevienmēr šajā gadījumā. Un mēs varētu redzēt, ka šī stratēģija iespējams atgriežas uz pareizā ceļa. Bet es domāju, ka tā ir īstā atšķirība, manuprāt, attiecībā uz Klusā okeāna kara darbības teātri. Un ja paskatās uz Otro pasaules karu kopumā, bija daudz problēmu ar stratēģiju. Un tas daļēji bija tāpēc, ka pastāvēja domstarpības starp apvienoto karalisti un Amerikas Savienotajām valstīm, kas bija 2 galvenie sabiedroto spēki, sabiedroto valdības. Un mēs tur redzējām dažas problēmas. Un es domāju, ka,
ja esi universitātes profesors, ir ļoti viegli izstrādāt stratēģiju un noteikt, kā stratēģiskajai domāšanai vajadzētu darboties. Bet, manuprāt, tas ir pavisam citādi, ka tu patiešām saskaries ar reālu situāciju, kurā nav iesaistīti tikai kaujinieki uz vietas. Tas ietver arī vēlētājus mājās. Tas ietver arī daudz citus dažādus ekonomiskos faktorus, piemēram. Paldies, ka klausījāties Think Twice. Neatkarīgi no tā, vai klausāties mūs kādā no podcastu platformām, vai skatāties mūsu tiešraidē Facebook, X vai JNS YouTube kanālā, lūdzu atzīmējiet patīk un vai abonējiet JNS. Nospiediet zvaniņu, lai saņemtu paziņojumus, un sniedziet mums labas atsauksmes. Tāpat papildus Think Twice ir arī Jonatana Tobina ikdienas podcasts, kurā es dalos ar jums ar jaunākajām ziņām un analīzi par nozīmīgākajiem jautājumiem, ar kuriem mēs šodien saskaramies. Jūs varat atrast ikdienas raidījumu zem nosaukuma Jonatana Tobina ikdiena. JNS kanālā, jebkur, kur klausāties savus podkastus. Un tagad atgriežamies pie šodienas programmas. Jā, es domāju, ka jums ir pilnīgi taisnība par to. Acīm redzot, šie politiskie faktori šobrīd dominē. Redzēsim, kā jūs teicāt, vai tas tiešām tā arī notiks. Šobrīd izskatās, kā es rakstīju JNS slejā, kas tika publicēta tikai vakar, izskatās, ka G.D. Vanceam tiek dota izmēģinājuma iespēja par viņa pieeju ārpolitikai, un man ir bail, ka uzticot viņam uzdevumu vest sarunas ar Irāņiem, tas ir klasisks piemērs tam, ka jāuzmanās, ko vēlies. Es domāju, ka runājot par stratēģiju, rietumos pietrūkst lielas stratēģijas, tostarp cīņai pret globālo džihādu. Un nav nekādas saskaņotības. Nav saskaņotības pat valdību iekšienē, nemaz nerunājot par saskaņotību starp rietumu valdībām. Jā, es domāju, ka tieši uz to es arī vēlos norādīt. Pareizi. Un tas bija kaut kas nozīmīgs. Tātad mēs tagad skatāmies ārpus pašas Irānas, bet tas bija kaut kas, ko, kā zināms, rietumu lielvalsts izstrādāja, lai tiktu galā ar Krieviju augstā kara laikā. Un tas galu galā bija veiksmīgi, lai gan tas izgāja cauri vairākiem dažādiem, variācijām. Vietnam līdz, zvaigžņu kariem. Tieši tā, bet es domāju, es iepriekš runāju par stratēģiju attiecībā uz Irānu, bet lielā stratēģija, kā tikt galā ar islāma džihādu, pilnībā trūkst. Jā, viņi ir tieši tādi paši, es domāju. Tas ir noticis. Mēs to esam redzējuši daudzas reizes iepriekš. Lielvalstis ir apjukušas asimetriskā kara priekšā, un tas ir tieši tas, ko mēs tikko redzējām Hormuza šaurumā, vai ne? Tieši tā, un tas ir, ziniet, viena no problēmām, kas patiesībā nepastāvēja Otrā pasaules kara laikā. Vai pat karos pirms tam un dažos pēc tam. Ir rietumu lielvalstu nevēlēšanās, patiesa nevēlēšanās maksāt cenu, kas nepieciešama, lai sasniegtu panākums vai uzvaru. Tajā, ko varētu saukt par asimetrisku konfliktu, vai patiesībā jebkurā konfliktā, es domāju. Ziniet, es domāju, piemēram, ja paskatās uz Krieviju un Ukrainu, es domāju, ka abas puses tur ir gatavas maksāt jebkādu nepieciešamo cenu, vismaz zināmā mērā. Bet es nedomāju, ka tas vispār pastāv, piemēram, Rietumeiropā. Un es domāju, ka šī situācija, šīs bailes rietumos un atkarība no miera un labklājības, lielisks lietas, bet tās nenāk vienkārši tāpat par brīvu. Es domāju, ka tas patiešām ir graujis to, kas tika uzskatīts par ļoti veiksmīgu, iespējams veiksmīgāko militāro alianses vēsturē – NATO. Es domāju, ka pašreizējā domāšana un pašreizējā attieksme, īpaši Rietumeiropā, patiešām ir graujusi NATO. Jā. Parunāsim mazliet par to, kas notika pēc 28. februāra. Cik pilnīga bija militārā uzvara pār Irānu, un vai Amerikas Savienotās valstis un Izraēla būtu varējuši nodrošināt brīvu kuģošanu Hormuza šaurumā, ja Vašingtona būtu nolēmusi to darīt? Vai arī tas, kā mēs tikko teicām, bija asimetriskā kara gadījums, kurā Irānas droni varētu bezgalīgi turpināt apdraudēt kuģošanu? Es domāju, vai viņi būtu izturējuši īstu koordinētu Amerikas Savienoto valstu centienu kaut ko darīt lietas labā. Es nedomāju, ka viņi to spētu. Nē, es domāju, ka būtu iespējams atvērt vai saglabāt atvērtu Hormuzas šaurumu. Un amerikāņi acīm redzot zināja Hormuzas šaurumu nozīmi, tāpat kā izrēlieši. Es nepiekrītu tiem cilvēkiem, kuri saka, ka amerikāņi nedomāja par
Es gribēju teikt Japānu par Irānas slēgšanu. Es tev to ielikšu prātā. Irāna slēdz Hormuza šaurumu. Tas acīm redzam ir absurds ieteikums. Tas būtu pirmais, par ko viņi būtu iedomājušies. Viņi varēja secināt, ka tas nebūtu nepieciešams, jo viņi izraisītie postījumi Irānā sākumā būtu tik lieli, ka Irānai nebūtu iespējas slēgt Hormuza šaurumu. Ja viņi tā domāja, tad viņi kļūdījās, kā mēs esam redzējuši. Bet es tiešām uzskatu, ka militāri būtu bijis iespējams to novērst, vai vismaz, kad tas būtu noticis, atkal atvērt Hormuza šaurumu. Visticamāk, tas būtu prasījis karavīru klātbūtni uz vietas, ne obligāti lielā mērogā vai ilgtermiņā plašā teritorijā, bet ierobežot karavīru klātbūtni noteiktās svarīgās vietās, kas kontrolē Hormuza šaurumu. Bet ir skaidrs, pavisam skaidrs, ka Amerikas Savienotās valstis nebija un visticamāk nekad arī nebūtu gatavs iesaistīt karavīrus uz vietas šādā situācijā. Tas ir diezgan būtisks trūkums, ja mēģina cīnīties pret Irānu. Ja tu tici, ka Amerikas Savienotās valstis tiešām to nedarīs, jo ir daudz spekulāciju. Es domāju, mēs vēl mazliet vairāk parunāsim par to, pie kāda kara iznākuma esam nonākuši. Bet, kā jūs sakāt, Amerikas Savienotajām valstīm noteikti ir iespējas, jūs zināt, spēki, lai to izdarītu. Bet es domāju, ka šīs atkal ir tāds solis atpakaļ, skatoties uz konfliktu no globālāka skatpunkta. Ja jums nav gribas iesaistīties šajā konfliktā, kā jūs sakāt, Ukraina un Krievija abi ir gatavi cīnīties līdz nāvei. Savukārt Amerikas Savienotās valstis šķiet nav tik gatavs, un, protams, izrēlieši ir gatavi darīt visu nepieciešamo, lai aizsargātu savu valsti, jo, kā zināms, mēs šobrīd atrodamies Jeruzālemē. Izraēlas karavīri zina, par ko viņi cīnās, par savām mājām un ģimenēm. Ziniet, Amerikas Savienotajām valstīm šķiet nav šādas gribas, un, kā jūs minējāt, Eiropa, Amerikas tradicionālie Eiropas sabiedrotie rietumos, tostarp Lielbritāniju, valstis, kas patiesībā nevēlējās būt daļa no šī konflikta. Lai gan tās ir tikpat apdraudētas no Irānas puses kā jebkurš cits, arī tām pietrūks gribas. Jums ir pilnīgi taisnība, un tieši tagad, tieši pirms mēs satikāmies, es runāju ar Izraēlas aizsardzības spēku karavīru, kurš tikko atgriezies no Libānas. Un esmu runājis ar daudziem no viņiem, kā arī ar karavīriem, kuri ir cīnījušies Gazā un joprojām cīnās Gazā un citur. Un viņš man teica, ka ar ļoti retiem izņēmumiem katrs izrēlietis vēlas cīnīties un uzvarēt. Viņi apzinās draudus, ko rada Hezbollah, Hamas un tā tālāk. Un Irāna, protams, rada draudus viņu ģimenēm, draugiem un visai valstīm. Un viņi vēlas cīnīties, lai uzvarētu. Un es domāju, ka tā ir diezgan ievērojama novērošana, ņemot vērā, ka tagad ir pagājuši 3 gadi, kopš šis lielākais karš nesākās, bet uzliesmoja 7. oktobrī. Un es domāju, ziniet, kad jūs paskatāties uz upuriem, ko izrēlieši ir nesuši, gan dzīvības un veselības, gan, protams, cilvēku darbu un ģimenes dzīves ziņā. Jo Izrēla... Jā, un Izrēla, ziniet, tik ļoti paļaujas uz rezervistiem. Es domāju, ka tā ir ārkārtīgi iespaidīga piezīme, ko, manuprāt, šodien Rietumē Eiropā, teiksim vismaz, jūs neatrast. Un otrs punkts, ko, manuprāt, vajadzētu pieminēt, ir tas, ka ASV, es uzskatu, ka Amerikas Savienoto Valstu prezidentam ir daudz grūtāk uzņemties risku un rīkoties patstāvīgi. Šajā gadījumā ar Izraēlu, protams, bet bez viņu tradicionālajiem sabiedrotajiem, kā jūs minējāt, Rietumē Eiropā un īpaši apvienotajā karalistē. Izņemot Vietnamas karu, mēs esam cīnījušies plec pie pleca ar amerikāņiem katrā konfliktā un atbalstījuši viņus katrā konfliktā. Kaut kas, ko Trumps šķiet dažkārt ir aizmirsis. Pareizi. Bet patiesībā jau kopš Pirmā pasaules kara un pat vēl pirms tam opija karā. Pareizi. Un Ķīna, lai gan neoficiāli, bet tas tur nav. Un es domāju, ka prezidentam ir daudz grūtāk aprēķināt, cik tālu viņš ir gatavs iet, kur ir viņa sabiedrotie. Un, manuprāt, visvairāk satraucošais šeit ir tas, ka Amerika jau gadu desmitiem finansē Eiropas aizsardzību. Ziniet, kamēr eiropieši ir ļāvušies dāsniem tēriņiem un apklājībai, rūpējušies par klimata pārmaiņām un vispārējo,
nacionālajiem veselības dienestiem un tā tālāk, viss ļoti labi. Es nevienmēr teiktu, ka klimata pārmaiņas ir laba lieta, bet pārējās gan. Un viņi to ir varējuši darīt, tāpēc, ka Amerika būtībā ir apmaksājusi viņa aizsardzību. Un tā tas arī ir, un Trumps pats par to ir izteicies, un pareizi arī, ka mēs esam subsidējuši Eiropu, un kur viņi ir, kad mums viņi ir vajadzīgi. Jā, un es domāju, ka analoģija šeit, mēs runājam par Otro pasaules karu, ir tāda, ka izrēlieši izklausās tāpat kā amerikāņi, un cik zinu arī britu karavīri, jūrnieki un gaisa spēku pārstāvi Otrajā pasaules karā. Viņi visi zināja, par ko cīnās, un iespējams nevienmēr bija apmierināti, sūdzējās, un arī izrēlieši sūdzās, bet viņi zināja, par ko cīnās. Es teiktu, ka amerikāņu militārais personāls, ko esmu saticis pēdējos gados, kuri visi ir brīvprātīgie, manuprāt, nav negribīgi. Pareizi. Vispār nemaz nav negribīgi darīt visu nepieciešamo pret Irānu. Es atceros, ka devos mācību braucienā ar USS, jūs zināt, lidmašīnu bāzes kuģi Trūmenu. Un es viņiem jautāju par Irānu, jūs zināt Irānu, par dažiem lidotājiem un kapteini. Un viņi teica, mums nevajag gaisa spēkus. Mēs tikai sakām, ļaujiet mums tik galā ar viņiem. Ziniet, pāris aviācijas bāzes kuģu triecienu grupas. Mēs varam izdarīt visu nepieciešamo. Tas pats attiec uz Lielbritāniju. Es domāju, es nevaru runāt par citām Eiropas valstīm. Bet britu karavīri būtu ļoti entuziastiski par iesaistīšanos cīņā šādā situācijā. Jo daudzi no viņiem pievienojās armijai vai bruņotajiem spēkiem, jo viņi vēlas aizstāvēt savu valsti. Un viņi saprot, vismaz zināmā mērā, viņi saprot draudus, ko Irāna rada. Bet kas un karaliskie jūras spēki, kas iespējams ir viszemākajā punktā kopš Henrija 8. laikiem? Jā, tieši tā. Viņi ir ārkārtīgi apkaunoti par to, ka Lielbritānija pat nemēģināja nopietni aizstāvēt Britu suverēno teritoriju Kiprā, kad tā tika pakļauta uzbrukumam. Tātad, kad es teicu, ka rietumos nav gribas, es domāju, ka tas daudz vairāk ir par politisko gribu, nevis par gribu kopumā. Jā. Tas ir par gribu Vestminsterā, nevis par gribu bruņotajos spēkos. Pareizi, jā. Atkal atkāpjoties soli atpakaļ no taktiskās situācijas, kādas jūsuprāt būtu sekas jaunai piekāpšanās politikai pret Irānu, ja tas patiešām notiktu, ja ASV galu galā tā rīkotos? Vai jūs domājat, ka ASV un Izraēlas pēdējo mēnešu laikā nodarītais kaitējums ir pietiekams, lai uz nenoteiktu laiku atturētu islāmistu režīmu, kā daži apgalvo? Vai arī Irāna, kas, es pieņemu, ar zināmu taisnīgumu, var teikt, ka tā veiksmīgi pretojās ASV, var atjaunot savas ambīcijas reģionālajai hegemonijai un paplašināt starptautisko terorismu? Es domāju, ka patiesībā ir nedaudz no abiem. Un Irāņi acīm redzam ļoti skaļi pauž, kā viņi ir uzvarējuši Amerikas Savienotās valstis. Patiesībā tā ir pavisam cita situācija. Amerikas Savienotās valstis un Izraēla kopā sagrāva Irānu. Irānas uzbrukuma spējas tika iznīcinātas, pilnībā sagrautas. Tas to pilnībā neiznīcināja, bet šie fenomenālie triecieni, un mēs dzirdējām no Yuval Steinitz, kā jūs jau iepriekš minējāt, par precīzajiem triecieniem, pat tikai kara pirmajās dienās, kas ir bezprecedenta kara vēsturē. Jūras spēki Irānā praktiski vairs neeksistē. Armija, vai vismaz Islāma revolucionārās gvardas korpus, vairs neeksistē. Lielākā daļa hierarhijas un pretgaisa aizsardzības sistēma un tā tālāk ir praktiski samazināts līdz ļoti zemam līmenim. Tātad viņi ir cietuši milzīgi no tā. Neatkarīgi no tā, ko viņi varētu teikt, viņi ir cietuši milzīgi. Un tas ir, manuprāt, tas ir. Uz kādu laiku aizkavējis daļu viņu agresijas pret Izraēlu un citām reģionu valstīm. Kodolspējas, kas iespējams rada vislielākās bažas, arī ir tikušas ļoti smagi sagrautas. Nav pilnībā iznīcināts, bet lielā mērā iznīcināts. Lai gan viņiem joprojām ir nedaudz augsti bagātināta urāna. Es domāju, ka to var salabot. Patiesībā visas šīs lietas ar laiku var salabot. Un ja viņiem to ļaus, tās tiks salabotas. Un, varbūt tas ir pāris gadi, varbūt nedaudz ilgāk, varbūt nedaudz mazāk, lai atgrieztos tajā līmenī, kādā viņi bija iepriekš kodolprogrammā, ja viņiem to ļaus. Tāpēc es domāju, ka piekāpšanās Irānai, ja tas tiešām notiek, un tev ir taisnība, ka jāizsaka šī piebilde, ka mēs vienkārši nezinām. Mēs nezinām, ko Donalds Trumps darīs tālāk. Mēs nezinām, vai viņš kādā brīdī apniks ar Irānas atbildēm, sadarbības trūkumu,
ko mēs redzēsim tuvāko 60 dienu laikā. Un varbūt atliks rīcību līdz pat vidustermiņu vēlēšanām. Jo acīm redzot, tas viņam ir pats svarīgākais. Un cerams, ja līdz tam nekas nebūs noticis, tad viņi atgriezīsies cīņā, ņemot vērā, ka viņam ASV būs 2 gadi bez vēlēšanām. Bet ja tas nenotiks, tad tas ir milzīgs drauds. Un galvenais drauds ir Izrēlai, arī Persijas līča valstīm, un es teiktu sekundārs drauds pārējai pasaulē. Tā ka, manuprāt, tā ir ļoti, ļoti sarežģīta situācija. Un Izrēlai šajā laikā, es uzskatu, ir jābūt noteiktām sarkanajām līnijām. Un šīs sarkanās līnijas neapšaubām ietver drošības zonas uzturēšanu Libānas teritorijā, kā arī, protams, rīcību pret Hamas. Vai tas būtu vienkārši sākotnēji saglabāt un paplašināt pašreizējo drošības zonu un pēc tam risināt jautājumu ar viņiem visaptverošāk? Bet Izrēlai ir jābūt šīm sarkanajām līnijām, un tai ir jāsaglabā spēja dot triecienu Irānai tad, kad un ja tas būs nepieciešams. Un kad es saku spēja, tā ir šī spēja, bet būtībā tai ir jābūt piekrišanai. Vai, ja nav piekrišanas, būt gatavai zināmā mērā iet uz domstarpībām ar Ameriku savu aizsardzības vajadzību dēļ attiecībā uz Irānu. Un tas ir ļoti grūti. Tas nav, ziniet, šī nav viegla situācija. Un es teiktu, ka Izraels premjerministram ne tikai ir jārūpējas par to, lai uzturētu pēc iespējas labas attiecības ar prezidentu Trumpu, bet viņam arī jāņem vērā gaidāmās vēlēšanas, kas visticamāk notiks oktobrī. Un tas ir svarīgi. Un iemesls, kāpēc es to saku, ir tāds, ka es nerunāju tikai par premjerministru Netanjahu politiskajām izredzēm, bet arī par to, kas ir labs šai valstī. Un man ir ļoti grūti saprast, kā kāds cits varētu ieņemt Netanjahu vietu un tikpat efektīvi darboties pret Izraēlas ienaidniekiem, kā viņš to ir darījis līdz šim. Tāpēc es domāju, ka Izrēlai ir diezgan svarīgi, lai viņa pilnvaru termiņš, es neesmu tas, kas uzdrīkstētos izrēliešiem teikt, kā balsot. Bet es neredzu nevienu Izraēlas politikā, kurš varētu pietuvoties Netanjahu spējām risināt šo ļoti sarežģīto situāciju. Jā, es nedomāju, ka kādam citam ir tāda drošības pieredze. Un es domāju, ka, protams, jūs varat viņu mīlēt, varat viņu ienīst, varat domāt, ka viņš ir bijis pie varas pārāk ilgi, bet es patiesībā domāju, ka ņemot vērā visu to pēdējos 2,5 gadus kopš 7. oktobra, un, ziniet, viņam ir jāuzņemās daļa atbildības par 7. oktobri, jo tas notika viņa vadībā. Es domāju, ka šie pēdējie 2,5 gadi patiesībā ir bijis viņa spožākais brīdis. Jā, es piekrītu tev. Es domāju, acīm redzot, tik viens ir aizvietojams. Nu, es domāju, ka to teica De Gaulle, ka kapsētas ir pilnas ar neaizvietojamiem cilvēkiem. Jā, pilnīgi noteikti. Bet es tomēr pēc manas izpratnes par Izraēlas politiku, kas jāsaka ir ierobežota, uzskatu, ka pašlaik viņš ir labākais cilvēks, lai tiktu galā ar šo patiešām sarežģīto situāciju. Jā. Parunāsim par vienu no mērķiem, kas Ščitskī netieši izteikts šajā karā, bet dažkārt netika skaidri pateikts, un tas bija režīma maiņa Teherānā. Vai jūs domājat, ka tas jebkad bija reāls iespējamais scenārijs? Lai gan man jāsaka, ziniet, Sirs Nils Fergusons, izcilais britu vēsturnieks, britu-amerikāņu vēsturnieks, ir teicis, ka patiesībā Izraēla un Amerikas Savienotās valsts ieguva režīmu maiņu, jo viņi nogalināja vecos līderus. Un viņu vietā ir nākuši cilvēki, kuri, ja vispār, ir pat vēl spītīgāki nekā Hamenejs bija. Jā, es domāju, ka režīma maiņa noteikti bija Izraēlas mērķis. Un es uzskatu, ka tas bija arī ļoti vēlams rezultāts ASV militārajai kampaņai. Un vienkārši nav iespējams to pateikt. Vai jūs varat vai nevarat panākt režīmu maiņu? Un ziniet, ja šajā karā, no kur mums tagad ir pamiera periods, lietas būtu notikušas nedaudz citādi, mēs varētu būt redzējuši režīmu maiņu. Bet tas ir pilnīgi iespējams. Un mēs to varētu piedzīvot tagad, mēs to varētu redzēt tuvākajā nākotnē, mēs to varētu redzēt arī tālākā nākotnē. Galvenais jautājums atkal, manuprāt, ir tas, kāds režīms nomainīs esošo režīmu.
Un kā jūs pareizi teicāt, ja mums jau būtu notikusi režīma maiņa, tas nav bijis uz labu. Varbūt tas nav bijis uz sliktu, bet tas noteikti nav bijis uz labu. Taču to ir ļoti grūti aprēķināt. Esraids bija iesaistīts apvērsumu novēršanā Afganistānā. Un sazvērniekiem, kuri cerēja gāzt prezidentu Karzai, bija milzīga pārliecība. Es redzēju diezgan daudz to saistīts izlūka informācijas. Viņiem bija milzīga pārliecība, ka viņi to spēs izdarīt. Kā izrādījās, viņi izgāzās dažādu iemeslu dēļ, tāpēc es nedomāju, ka tu jebkad vari paredzēt, neatkarīgi no tā, cik labi esi sagatavojies, cik gudrs tu domā, ka esi, vai cik labi ir tava izlūka informācija. Es nedomāju, ka tu jebkad tiešām vari paredzēt. Pārāk daudz mainīgo. Tieši tā. Zini, pievēršoties Libānai. Vai tu domā, ka Izraela varētu pieņemt Hezbollah atgriešanos Dienvidlibānā? Tu teici, ka viņi to nevar, bet ja tas ir daļa no, galīgā miera, un tad mēs lietojam vārdu miers pēdiņās, starp Amerikas Savienotajām valstīm un Irānu, tas ir tas, par ko ir runāts. Ko tas nozīmē Izraēlai? Un zini, vai tas ir pieļaujams? Manuprāt, to nevar pieļaut. Tas, manuprāt, ir pats stingrākā sarkanā līnija, kādai Izraēlai vajadzētu būt. Zini, esmu redzējis postījumus, kas nodarīti Izraēlas ziemeļos. Esmu redzējis Izraēlas pilsoņu evakuāciju no tādām vietām kā Kirjat Šmona. Un pat šodien, pat tad, kad drošības zona Dienvidlibānā bija diezgan labi izveidota, daudz cilvēku vēl nav atgriezušies Kirjat Šmonā. Jūs nevarat atļaut saviem pilsoņiem un kopienām savā suverēnajā teritorijā baidīties atgriezties, vai arī ļaut, ka ienaidnieka darbības viņiem liedz atgriezties. Tā tas ir. Es uzskatu, ka tā ir vismazāk atspoguļotā ziņa tuvajos austrumos. Tas, kā Hezbollah teroristi būtībā ir iztukšojuši plašu Ziemeļizraēlas teritoriju. Un šķiet, ka nevienam starptautiskajā presē tas nešķiet pat ziņu vērts, nemaz nerunājot par to, ka par to būtu jāuztraucas. Nē, jo es domāju, ka viņiem ir taisnība tā domāt, jo viņiem nerūp ebreji. Viņiem nerūp izrēlieši. Viņu prāt, un kad saku viņi, es runāju par daudziem preses, diplomātiskās kopienas, politiskās kopienas un starptautisko organizāciju pārstāvjiem. Ziniet, tas, ka Izrēlai ir nācies iztukšot daļu no Dienvidlibānas, viņa acīm redzami ir kara noziegums. Tas tā nav, bet viņu acīs tas ir. Tas, ka Hezbollah lielā mērā iztukšoja daļu no Ziemeļizraēlas, tas nav svarīgi, jo tie ir ebreji. Tie ir izrēlieši, kuri ir briesmīgi cilvēki. Acīm redzot, nē, bet tāds ir viņu domāšanas veids. Jā. Pārējot pie otras frontes Gazā, Hamas joprojām ir nostiprinājušies tajā Gazas daļā, kuru viņi saglabāja, kad pagājušajā gadā tika panākta pamiera vienošanās. Ja Izrēlai gal galā nāksies atsākt kampaņu, lai iznīcinātu teroristus tur, un es domāju, ka jūs norādījāt uz to, ka agrāk vai vēlāk viņiem tas būs jādara. Vai jūs domājat, ka Izraēlas aizsardzības spēki ir apguvuši visas mācības, kas bija nepieciešamas pēc 7. oktobra kara? Un vai viņi ir spējīgi to iznīcināt, neciešot nopietnus Izraēlas upurus, vai arī palestīniešu upurus? Civilie dzīvotāji nāves, par kurām mēs zinām, ka tās neizbēgami novedīs pie apsūdzībām genocīdā, kas, protams, ir nepatiesas, bet tomēr pastāv. Jā, es domāju, es biju Gazā vairākas reizes kopš kara sākuma 7. oktobrī. Un es redzēju Izraēlas aizsardzības spēkus darbībā. Es redzēju viņus darbībā kaujā, gan agrīnajos posmos, gan vidū, gan vēlākajos posmos. Un nav šaubu, ka tika veikts fenomenāls izmaiņas taktikā un arī procedūrās un tā tālāk. Jo Izraēlas aizsardzības spēki mācījās no pieredzes. Un es teiktu, ka šodien neviena armija pasaulē nespēja līdzināties Izraēlas aizsardzības spēku spējām risināt šādu veidu situācijas. Un Gaza nav unikāla. Ir atšķirīga no daudzām citām lietām, bet nepilnīgi unikāla. Tātad doma, ka, ziniet, miera padome varētu izveidot kādu stabilizācijas spēku, kas spētu tikt galā ar Hamas. Varbūt ir ļoti vēlama, bet tas nenotiks. Tā ir fantāzija. Tā ir ļoti vēlama fantāzija, iespējams. Vienīgie cilvēki, kas ar to nodarbosies, ir IDF. Zini, Indonēzijas vai AAE karavīri, lai arī cik spējīgi viņi būtu, viņi politiski nebūs gatavi un nebūs apņēmības pilni cīnīties.
Un militāri viņi ar to netiks galā. Viņi nevarētu, neviens cits nevarētu, tikai IDF var. Citas armijas varētu to spēt ar laiku, ar pareizu apmācību un pieredzi un tā tālāk, bet šobrīd nē, tikai Izraēla. Un Izraēlai ar to ir jātiek galā. Es domāju, ka šo problēmu nevar atstāt. Jā, šobrīd viņi ir labi ierobežoti. Cik man zināms, viņiem nav iespēja ievest nekādu būtisku munīciju, kas tur jau nebūtu. Aizsardzībā varētu būt dažas nepilnības, bet, manuprāt, nekas īpaši nozīmīgs. Īpaši, kamēr Izraēla kontrolē Filadelfijas koridoru starp Gazu un Ēģipti. Tāpēc es teiktu, ka nav absolūti steidzami tagad iznīcināt Hamas. Tas būtu labi, bet nav tik steidzami. Es domāju, ka tas var nogaidīt. Tas var tikt vērtēts citu notikumu kontekstā tuvajos austrumos. Kā daži izrēlieši, kuri zina, ir man teikuši, viena kara laikā tikai viens karš. Pareizi. Viņiem nav neierobežot resursi, lai cīnītos vairākos. Un ir arī politiski apsvērumi. Bet arī jūs jautājums par to, vai to var izdarīt. Bez lieliem Izraēlas upuru skaita vai arī Gazas civiliedzīvotāju upuriem. Es domāju, ka atbilde visticamāk ir jā, to var izdarīt. Acīm redzot, būs upuri, un ir briesmīgi runāt, teikt, jā, labi, mēs varam pieļaut dažus upurus. Es to nemaz nedomāju tā. Bet jūs nevarat uzvarēt karā pret nāvējošu ienaidnieku, meciešot arī savā pusē upurus. Tas nekad nav noticis, un, manuprāt, nekad arī nenotiks. Tāpēc, diemžēl, būs arī daži Izraēlas upuri. Izraēla, es zinu, kad viņi nolems, ja pieņemsim, ka viņi nolems tikt galā ar Hamas, es domāju, ka viņiem visticamāk vajadzētu, un viņi arī visticamāk plāno to darīt, pakāpeniski, rajonu pēc rajona, aptuveni 40% Gazas teritorijas, kas joprojām atrodas Hamas kontrolē. Un kā viņi to ir darījuši citur Gazā, darīt visu iespējamo, lai evakuētu civiliedzīvotājus, virzoties uz priekšu. Un tas ir iespējams, to ir iespējams panākt. Un tādējādi samazināt civiliedzīvotāju upuru skaitu. Taču atkal būs civiliedzīvotāju upuri. Tieši to Hamas vēlas. Viņi vēlas, lai viņu pašu civiliedzīvotāji kļūtu par upuriem, jo tas ir gandrīz vienīgais veids, kā viņi paši var izdzīvot. Izraisot starptautisku nosodījumu pret Izraēlu un cenšoties atturēt un neļaut Izraēlai viņus iznīcināt, kas acīm redzam ir viņa galvenais mērķis. Jo, ziniet, starptautiskās sabiedriskās domas tiesa. Tātad, bet civiliedzīvotāju upuri būs, un Izraēla centīsies tos samazināt. Bet, kad jūs par to runājat, cilvēki bieži pārprot proporcionalitātes jēdzienu karā. Kopumā, un es nerunāju par proporcionalitātes noteikumiem attiecībā uz atsevišķām militārām sadursmēm, kas ir diezgan skaidri, bet kopumā nav nepieciešama proporcionalitāte. Tam, kam jānotiek, vadlīnija ir tāda, ka Izrēlai ir jāiznīcina ienaidnieks, kas to apdraud. Un ja šajā procesā iet bojā daudz civiliedzīvotāju, tas ir traģiski, tas ir briesmīgi, bet tā ir neizbēgamība, ka tu cīnies ar ienaidnieku, kas izmanto savu civiliedzīvotāju populāciju kā vairogu. Un arī, kā jau iepriekš minēju, vēlas, lai šie civiliedzīvotāji mirst. Jā, es domāju, viņi iespējams ir uzbūvējuši lielāko bumbu patvērtņu tīklu pasaulē. Tas būtībā ir līdzvērtīgs Ņujorkas metro sistēmai. Bet Gazā bumbu patvērtnes ir domāts bumbām un spridzinātājiem, nevis civiliedzīvotājiem. Jā, tieši tā. Jau man paskatīsimies uz to soli atpakaļ no kara, un es vēlos tev pajautāt, kā cilvēkam, kurš šeit bieži viesojās, kurš saprot karu, kurš saprot kara politiskās sekas, vai tev rodas šoks starp tavu izpratni par Izrēlu, kāda tā ir realitātē, kad tu šeit viesojies, un to, kā Izrēla tiek attēlota mēdījos, tu zini, rietumos, un ja tu, piemēram, lasi avīzes Londonā vai Ņujorkā, tā ir vispārējā uztvere, zini, un es to redzu dažādos veidos. Cilvēki tagad uzskata Izrēlu par vietu, kur notiek genocīds, pretstatā Izrēlas realitātei, kas nav nekas tam līdzīgs. Patiesībā tas ir pilnīgi pretēji. Tomēr tas arvien vairāk kļūst par konsensu lielai un satraucoši lielai cilvēku daļai rietumos,
varbūt pat vairākumam, īpaši Eiropā. Jā, un es domāju, ka šoks ir iespējams pārāk maigs vārds, jo nevar būt lielāka kontrasta starp sabiedrības vispārējo priekšstatu par Izraēlu un tās militārajām operācijām un realitāti. Bet mums nevajadzētu aizmirst, ka tas nav pārpratums un tā nav apjukums. Tā nav zināšana trūkums. Tas ir apzināts mēģinājums delegitimizēt Izraēlu, kas sākās Padomju Savienībā 1960. gados ar konkrētu mērķi izmantot Izraēlu kā ieroci pret apvienoto karalisti un ASV tuvajos austrumos. Un Padomju Savienības vairs nav, bet šī kampaņa joprojām pastāv. To ir pārņēmuši citi. Un tas, ziniet, ir apzināti radīts. Tā ir politiskās cīņas kampaņa, kas Izraēlu attēlo pilnīgi nepareizā gaismā, nekā tā patiesībā ir. Un, ziniet, ir viegli teikt, mums vajadzētu teikt patiesību. Mums vajadzētu teikt patiesību. Bet, manuprāt, meli turpinās dominēt, jo tie ir tik rūpīgi iesakņot un radīti, ka tos ir ļoti grūti izskaust. Bet es domāju, viena lieta, ko es gribētu pateikt, ir tā, ka Jeruzalemes ziņas sindikāta konferencē, kurā mēs abi tikko bijām, man patiesībā pārsteidz kontrasts starp Izraēlu un Izraēlas ienaidniekiem. Un tas man ienāca prātā, kad mēs noskatījāmies izcilu koncertu, ko sniedz daži Izraēlas jaunieši ar invaliditāti. Un tā bija ārkārtēja pieredze. Un tas, ko izraēlieši ir darījuši, lai palīdzētu mazāk privileģētajiem savas sabiedrības locekļiem, ir ievērības cienīgs. Pat daži invalīdi diena Izraēlas aizsardzības spēkos. Es domāju, ka viņi iespējams ir vienīgā armija pasaulē, kas iesauc invalīdus, lai viņi varētu dot savu ieguldījumu valsts aizsardzībā. Bet ko dara otra puse? Es nesen runāju ar kādu karavīru, kurš man pastāstīja, ka viņa militārā vienība atradās kādā mājā Gazā. Ieņēma māju, kur civiliedzīvotāji bija pametuši. Starp citu, pirms kāds saka, ka tā ir kara noziegums, tā nav. Tas ir pilnīgi likumīgi un nepieciešami. Taču tajā mājā bija tuneļu šahta. Un cilvēki tunelī, vai tie bija Hamas vai kādi citi, es nezinu, droši vien Hamas, jo neviens cits jau īpaši tunelī neiet. Viņi vispirms no tuneļa izsūtīja jaunu 3 gadus vecu meitenīti, lai redzētu, vai viņas sašaus Izraēlas karavīri, it kā tur būtu Izraēlas karavīri. Viņi iespējams nezināja, vai tur ir izraēlieši vai nav, un viņa bija izlūks, 3 gadus veca meitenīti. Es zinu daudzus gadījumus, kad bērni ar invaliditāti ir tikuši spiesti doties priekšā. Tādos situācijā, kad notiek konfrontācija ar IDF vai ar Izraēlas policiju, cerībā, ka šie bērni ar invaliditāti tiks nošauti un nogalināti. Jo, protams, viņiem tas nerūp. Viņiem patiešām nerūp par viņiem. Es to nesaku tikai tāpat. Viņa domāšanas veids neliek viņiem izjust līdzjūtību pat pret saviem cilvēkiem. Un tāpēc viņi cerēs, ka IDF viņus nošaus vai policija viņus nošaus. Jo, protams, tas ir milzīgs bonus palestīniešu propagandai. Ja ienaidnieks, cionistu slepkavs, nav tikai nogalinājuši civiliedzīvotāji, bet bērnu, un tas ir bērns ar invaliditāti. Viņi izmanto bērnus ar invaliditāti un pieaugušos ar invaliditāti pašnāvnieku spridzināšanas uzbrukumos. Tas turpinās, un es domāju, ka tā droši vien ir visspilgtākā atšķirība. Un tev ir jāizvērtē, kas ir pareizi un kas ir nepareizi. Un visiem ir acīm redzams, kas ir pareizi un kas ir nepareizi. Un ikvienam, kurš vēro vai kam ir jebkādas zināšanas par Izraēlu un Izraēlas ienaidniekiem un šo konfliktu, šajā jautājumā ir jānostājas Izraēlas pusē. Pretējā gadījumā viņi nostājas ļaunuma pusē. Jā, tieši tādi viņi arī ir. Viņi ir zaudējuši savu morālo kompasu. Un kad viņi apsūdz Izraēlu genocīdā, tas tikai parāda, ka tieši to viņi paši vēlas darīt. Tagad es vēlētos lūgt jūs uz brīdi nolikt malā militārā eksperta cepuri un sniegt mums ieskatu notikumos jūsu dzimtajā Lielbritānijā. Mēs daudz dzirdam par pieaugošo antisemītismu, kā arī bažām par izmaiņām Britu kultūrā šajā un citos jautājumos masveida imigrācijas un citu iemeslu dēļ.
Tomēr, ņemot vērā to, kā ir izveidota Britu politiskā sistēma, kreisie, kas, manuprāt, ir veicinājuši antisemītismu, joprojām ir pie varas un iespējams turpinās būt pie varas. Kā jūs domājat, kādas ir izredzes, ka Lielbritānijas valdība mainīs savu kursu kādā no šiem jautājumiem, kā arī uz būtiskām politiskām pārmaiņām? Tas varētu novest ne tikai pie drošības britu ebrejiem, kas šķiet ir aktuāli, bet arī pie tādas Lielbritānijas, kas nav woke. Jūs sakat, ka kreisie to ir veicinājuši. Es teiktu, ka gan kreisie, gan labējie to ir veicinājuši Lielbritānijā. Bet konservatīvā partija ir ļoti, ļoti vainīga. Viņi jau daudzus gadus ir valdībā un ir redzējuši, kā šī situācija attīstās. Varbūt viņi nav darījuši tik daudz kā leiboristu valdības, lai veicinātu tās īstās problēmas, ar kurām mēs šodien saskaramies, bet viņi ir ļāvuši tam notikt. Un tieši tāpēc viņi, kā jūs zinat, pēdējās vēlēšanās tika būtībā sagrauti. Tas ir viens no galvenajiem iemesliem tam. Un es domāju, ka pirmkārt es minēšu dažus punktus, bet pirmais punkts, ko es gribētu minēt, ir tas, ka jūs pieminējāt briesmas britu ebrejiem. Un katra valdība, katrs premjerministrs, kas mums ir bijis, un pēdējos gados mums ir bijis daudz premjerministru. Jā. Bet noteikti kopš 7. oktobra mūsu premjerministri, kad viņi runā par Izraēlu, viņi gandrīz, un tas pats attiecās uz ārlietu ministriem un citiem, viņi gandrīz vienmēr saka, es gribu runāt par šo, to un vēl kaut ko saistībā ar Izraēlu. Starp citu, es tikko pa telefonu runāju ar premjerministru Netanjahu, un viņam teicu, lai samazina civiliedzīvotāju upurus un nodrošina, ka palīdzība nonāk pie civiliedzīvotājiem Gazā. Tagad šie premjerministri precīzi zina, kas šeit notiek. Viņi zina, ka Izraēlas aizsardzības spēki dara visu iespējamo, lai uzvarētu, vienlaikus samazinot civiliedzīvotāju upurus. Viņi zina, ka Izraēlas aizsardzības spēki Gazas konfliktā ir darījuši daudz vairāk nekā jebkura cita armija jebkad, lai sniegtu humāno palīdzību civiliedzīvotājiem. Viņi to visu zina. Viņiem šeit ir savi cilvēki, viņiem šeit ir MI6 pārstāvji, viņiem šeit ir militārie virsnieki, viņiem ir diplomāti. Viņi zina, kas notiek. Nav nekādas neskaidrības. Un tomēr viņi to joprojām saka. Un sakot to, viņi patiesībā saka. Netanjahu un viņa karaspēks apzināti nogalina nevainīgus cilvēkus. Viņi pastrādā kara noziegums. Un viņi to pastiprina, ieviešot daļēju ieroču embargo pret Izraēlu. Tagad viņi zina, ka realitāte neatbalsta šos vārdus un rīcību. Bet viņi arī zina, cik liela ir sabiedrības doma Lielbritānijā, īpaši kreisajā spārnā un islāma iedzīvotāju vidū, kas tam tic un vēlas to dzirdēt. Un viņi nevēlas dzirdēt neko citu, viņi nevēlas dzirdēt patiesību, viņi nepanesīs patiesību, būtu bīstami, ja viņiem pateikt patiesību. Bet ir ārkārtīgi bīstam šīs lietas pateikt. Es nesaku, ka Lielbritānijas premjerministram būtu jābūt Izraēlas runasvīram, tālu no tā. Bet viņam ir pienākums pret saviem ebreju pilsoņiem nodrošināt, lai patiesība tiktu izplatīta pēc iespējas plašāk, lai viņus aizsargātu. Bet viņš to nedara. Viņš pats ar saviem vārdiem lej eļļu ugunī. Kad sākās Ukrainas un Krievijas karš, Lielbritānijas premjerministrs, tolaik tas bija Boris Džonsons, manuprāt, nolēma ieņemt ļoti stingru nostāju, atbalstot Ukrainu. Viņš zināja, ka tas apvienotajai karalistei būs sāpīgi ekonomiskā ziņā, gan naftas cenu dēļ, gan tāpēc, cik daudz munīcijas un finansiāla atbalsta mēs sūtījām Ukrainai. Viņš zināja, ka tas būs sāpīgi. Tāpēc valdība apzināti īsteno informācijas kampaņu, lai izplatītu patiesību par Ukrainas un Krievijas karu. Kaut kam tādam vajadzēja notikt arī attiecībā uz Izraēlu. Atkal ne tāpēc, ka es gribu, lai mēs būtu Izraēlas rupors, bet tāpēc, ka es gribu, lai tiktu pateikta patiesība, lai aizsargātu ebrejus apvienotajā karalistē. Bet problēma, ar kur mēs saskaramies, ir daudz plašāka nekā tikai ebreji apvienotajā karalistē šodien. Kad ebreji man jautā, ko viņi dažreiz dara, vai mums ir droši Lielbritānijā? Ziniet, mana atbilde ir, Lielbritānijā ir droši arī ne-ebrejiem. Ebreji šobrīd ir īpaši apdraudēti, viņi ir zem uguns. Bet arī ne-ebreji, daudzas vietējās iedzīvotāju daļas ir apdraudētas. Apvienotajā karalistē mums ir bijuši daudz teroristu uzbrukumu, ko veikuši džihādisti. Mums ir bijuši daudz citu teroristu uzbrukumu, kurus mūsu drošības dienesti ir izjaukuši, un tie būtu beigušies ar masu slepkavībām.
Nesen apvienotajā karalistē tika publicēts ziņojums, ka 250 000 jaunu balto meiteņu ir vairāk kārt izvarojušas galvenokārt pakistāniešu izvarotāju bandas, kas darbojas visā valstī. Atgriežoties pie 1970 gadiem, manuprāt, tas bija tad, varbūt nedaudz vēlāk. Tas ir džihāds. Tas ir izvarošanas džihāds. Tātad mēs visi, jūs zinat, mēs visi saskaramies, ne tikai ebreji, bet mēs visi saskaramies ar to, ko es uzskatu par pieaugošu draudu. Un realitāte ir tāda, ka pašreizējā Lielbritānijas valdība, un manuprāt, gandrīz jebkura nākotnes Lielbritānijas valdība, nesaskarsies ar šo problēmu. Tā līdz šim nav saskārusies ar to, kas notiek īpaši ar izvarošanām. Tā kaut kā ir mēģinājusi to noslēpt, baidoties tikt apsūdzēta rasismā. Bet pareiza rīcība, kas nepieciešama, lai cīnītos pret džihādu, kas šodien pastāv apvienotajā karalistē, neizbēgami visticamāk novedīs pie plaša mēroga vardarbības. Un neviens premjerministrs neapstiprinās rīcību, kas viņa vadībā novedīs pie tāda rezultāta. Viņam priekšā ir 5 gadi maksimums, un viņš vēlas šo problēmu turēt grožos līdz tam laikam. Līdz tam viņš grib šo problēmu atstāt nākamajai valdībai. Tā ir diezgan pesimistiska novērtēšana. Vai tu redzi kādu iespēju? Jo, kā jūs sakat, jūs atsaucaties uz vietējiem iedzīvotājiem. Ziniet, uz iedzīvotājiem, uz pamatiedzīvotājiem. Parasti mēs tā nerunājam par eiropiešiem. Pareizi. Bet patiesībā viņi ir pamatiedzīvotāji Lielbritānijas salā. Vai jūs neredzat nekādu iespēju, ka kaut kas varētu mainīt šo tendenci? Esmu ļoti skeptisks. Man nepatīk būt pesimistam, bet es esmu ļoti skeptisks attiecībā uz jebkādu politisku risinājumu šai problēmai. Jo, kā jau teicu, es domāju, ka jūs zinat, radikāls darbības, kas ir nepieciešams, lai tiktu galā ar džihādu. Un lai tiktu galā ar pieaugošo nelegālo imigrantu skaitu, kas katru dienu ierodas apvienotajā karalistē. Pāri Lamanša šaurumam galvenokārt, bet arī pa citiem maršrutiem. Šāda veida radikāls darbības radīs lielas problēmas, par to nav šaubu. Tas nebūtu iespējams bez tā. Tāpēc, un es tiešām nedomāju, ka kāds premjerministrs to darīs. Es domāju, labi, ir dažas labējāk noskaņotas partijas, piemēram, Reform, kur vada Nigels Farage, un Restore, kur vada Ruperts Lows, kas saka, ka viņi to darīs, vai viņi to tiešām darīs, ir cits jautājums. Es domāju, ka, ziniet, kad politiķis patiešām apsēžas premjerministra krēslā, lietas izskatās pavisam citādi nekā no malas. Tāpēc es ceru, ka man nav taisnība. Es tiešām ceru, ka man nav taisnība, bet es negaidu politisku risinājumu šai situācijai. Es domāju, un es nekādā gadījumā to nevēlos redzēt. Es domāju, ka visdrīzākais iznākums tam, ar ko mēs šobrīd saskaramies, kādā brīdī būs pilsoņu karš apvienotajā karalistē, kur Lielbritānijas iedzīvotāji nolems ņemt likumu savās rokās, jo nav politiska risinājuma. Tas būtu postoši, ja kaut kas tāds notiktu Lielbritānijā. Pilnīgi noteikti. Kā tas vispār varētu norisināties? Es vispirms teiktu, ka to varētu novērst ar tādu radikālu rīcību, par kādu esmu teicis, ka tā visticamāk nenotiks. Tātad pieņemsim, diemžēl, ka tas tomēr notiek. Es domāju, mēs nonāktu situācijā, kas nav pārāk atšķirīga no Ziemeļīrijas. Kad es saku pilsoņu karš, es nedomāju. Jums ir pieredze ar Ziemeļīriju. Es tur biju daudz, pārāk daudz. Bet es runāju nevis par Amerikas pilsoņu karu, kur uniformētas armijas stājas vienotrai pretī. Es runāju par kaut ko līdzīgu Ziemeļīrijai, kas būtībā bija trīspusējs konflikts, ja tā var teikt, kur valdība, armija un policija centās noturēt savas pozīcijas un uzturēt drošību visā provincē. Un tad ar īra un saistītajām republikāņu teroristu grupām vai katoļu organizācijām pret Ulsters aizsardzības asociāciju un saistītajām protestantu noslieces, tā sauktajām lojālistu grupām. Tātad tas bija trīspusējs konflikts, kas ilga 30 gadus un izraisīja milzīgu upuru skaitu, gan drošības spēku, gan civiliedzīvotāju vidū, un par laimi arī diezgan daudz teroristu. Bet es teiktu, ka tieši tas arī notiks. Mēs redzēsim, kā valdība centīsies, acīm redzot, cik vien iespējams, ierobežot vardarbību un uzturēt kārtību. Un tad no vienas puses būs, teiksim tā, vietējie briti, iespējams, ar dažiem musulmaņiem, kas pievienosies viņiem
atbalstot pamatiedzīvotājus. Jo, protams, ir daudz musulmaņu, kuriem šariata likumi un džihāds Lielbritānijā ir pēdējais, ko viņi vēlas, un šāda situācija viņiem nav pieņemama. Tātad daži, un droši vien arī daži musulmaņi, daži indieši, mums Lielbritānijā daudz indiešu, daudz no viņiem iespējams atbalstīt pamatiedzīvotājus. Un tad no otras puses, džihādisti būtībā, kur skaits, manuprāt, šādā situācijā pieaugt, kā jūs zinat, pieņemot, ka starp abām pusēm tiešām izceltos plaša vardarbība un iespējams viņa pusē būtu arī daži pamatiedzīvotāju radikāli kreisie atbalstītāji. Tas ir pamācošs pārdoms par Lielbritānijas kopainu. Tas ir briesmīgi, un es tiešām ceru, ka tas nenotiks, bet šobrīd es neredzu. Ir ļoti iespējams, ka tas tiks izvairīts. Uz šīs drūmās nots es vēlos jums pateikties, pulkvedi Kemps, ka šodien bijāt kopā ar mums. Kā mūsu skatītāji un klausītāji var sekot jūsu darbam? Man ir mājaslapa, kas ir richardkemp.com. Esmu X platformā ar lietotāju vārdu Call Richards Kemps, Instagramā Call pasvītrojums Richards Kemps. Es diezgan bieži publicēju rakstus laikrakstā Daily Telegraph un citos Lielbritānijas nacionālajos medijos, bet gandrīz viss, ko vēlaties. Ja jums ir grūtības aizmigt naktī un vēlaties kaut ko, kas palīdzētu jums iemigt, jūs varat apmeklēt manu mājaslapu. Nē, es tā nedomāju. Es domāju, ka tas ir ļoti interesanti, un es aicinu mūsu auditoriju jūs sekot. Tāpat mēs vēlamies pateikties mūsu auditorijai. Lūdzu, atcerieties klausīties Jonatana Tobina ikdienas izdevumu katru dienu, kuru varat dzirdēt jebkur, kur klausāties podkastus. Un neatkarīgi no tā, vai klausāties mūs kādā no tiem, vai skatāties mūsu tiešraidē Facebook, X vai JNS YouTube kanālā, lūdzu atzīmējiet patīk un vai abonējiet JNS. Noklikšķiniet uz zvaniņa, lai saņemtu paziņojumus un sniedziet mums labas atsauksmes. Lūdzu, rakstiet mums uz thinktwice@jns.org un pastāstiet, kur jūs klausāties vai skatāties raidījumu un ko par to domājat. Viens paziņojums par programmu. Nākamnedēļ mums būs pārtraukums, lai svinētu 4. jūliju Amerikas neatkarības 250. gada dienu. Un atcerieties, turpiniet lasīt un domāt patstāvīgi, un mēs drīz atkal tiksimies.